Jums ir ko pierakstīt? Jā, protams. Pagaid, stop! Ko jūs gaidat? Davai raujiet to ploķi! Vēl viens solis, es jums pati pa muti iedošu. Apturēt līniju. Saprotat, ko nozīmē pilsoņu laimes jautājums? Viņam pilsoņu laimes jautājums svarīgs. Realistiski jau visdrīzāk 2 pilsoņi. 3 reizes ceļas oriģinālā, vakariņas sēnītā, un, ja labi uzvedīsies, vakarā uz dejām aizvedīšu. Vienojušies? Jaunais cilvēki, jums lielāka iespēja laimēt loterijā. Te nav. Loģiski, ka nav. Un nebūs arī. Kas tu man tagad katru pudeli tur apčamdīsi? Jau pēdējais reiziņš. Tā nebūs tur nekas. Ko tu tur meklē? Nekāda iespēja atrast tādu etiķeti? Vispār nekādas. Tu neesi atkal kādu pustukšu pudeli mums starpā sabāzi? Nē, taču. Ko tu tur meklē? Davai, dod šurp. Nu, nē, šitā manē. Tu beidz čakarēties, dod apakaļ. Citādi kas? Citādi pa tāfeli var dabūt. Davai. Viktor, tak nenaro puiku, atdot to pudeli, lai lasās. Labi, šeņiem. Tu neuztraucies, nākamreiz satiks, tad arī pa tāfeli man iedos. Taņā tā. Labdien. Jā, lūdzu. Man lūdzu 5 tramvaju biļetes. Tramvaju tikai? Jā. Lūdzu. Paldies. Varbūt kādu vēl gribat tikko siltu maizīti atlas? Nē. Kādu sīra gabaliņu varbūt gribat? Nē. Vai ko vairāk? Piedri Jaunkunds. Neticēsiet, bet es taisni biju ceļā uz taksafonu, lai jums zvanītu. Ak tā? Nu tad jau būsiet ietaupījis 2 kapeiku. Pavadīsiet man līdz pieturē? Protams. Bet uzskaidiet, kas jums te? Ļoti asprātīgi. Mūsdienas cēs oriģinālais.